Sveicu jūs 7. moduļa 3. nodarbībā, un tajā jūs uzzināsiet, kā sagatavoties tīklošanas pasākumiem un kāpēc kombinēt tīklu veidošanu klātiena un virtuālajā vidē, ņemot vērā to priekšrocības, trūkumus, kā arī sniegsim dažus padomus, ko darīt un nedarīt šo pasākumu laikā. Un šajā nodarbībā mēs apskatīsim praktiskus padomus, par ko atcerēties plānojot, apmeklēt tīklošanas pasākumus un arī priekšrocības, trūkumus un ieteikumus veidojot tīklus klātienē un tiešsaistē. Un sāksim ar sagatavošanos tīklošanas pasākumiem. Tad, kad esat izdomājuši savu tīklu veidošanas plānu, esat izvirzījušas uzdevumus, mērķus un zinat, kurus pasākumus jūs gribētu apmeklēt, sāciet gatavošanos. Ja? Un mēs esam apkopojuši vairākus praktiskus padomus, kas jums varētu būt vērtīgi. Neatkarīgi no tā, vai pasākums notiek klātiene vai virtuāli, izpētiet programmu, tēmas, runātājus, dalībniekus, ja dažreiz tiek izsūtīti dalībnieku saraksti pirms pasākumiem un visu, kas jums varētu būt noderīgs. Ja? Tas palīdzēs jums saplānot, kurā brīdī jūs varētu pie kāda pieiet un parunāties, piemēram, kafijas pauze, pusdienās vai kurā brīdī uzrakstīt privātā čatā. Ja? Ko jūs vēlētos arī pajautāt. Un izpētot šo informāciju, jūs vienkārši padarīsiet savu dalību produktīvu un jēgpilnu. Un atcerieties arī, ka tīklošanas pasākumi var būt labi iespējami iedarboties ar ietekmīgiem un parasti ļoti aizņemtiem cilvēkiem, kurus ikdienā vienkārši ir grūti satikt vai noķert. Gatavoties pasākumam, padomājiet, ko jūs par sevi varat teikt. Ja? Vislabāk ir sagatavot lifta runu, jo tā ir īsi pārliecinoši kopsavilkums par to, kas jūs esat un ko jūs darat, un kāpēc esat vērtīgs nozares ieguvums. Tās parasti ir 30 sekundžu garas, un tā kā sevi būs jāstādā priekšā vairāk kārt, mēģiniet izdomāt dažus variantus, ko teiksiet, atkarībā no situācijas vai personas jums priekšā. Un daudzām no mums sevis prezentēšanai ir nepieciešama prakse, ja, jo īpaši, ja virzaties uz kādu vadošo amatu, tāpēc meklējiet iespējas izmēģināt savus lifta runas, un vairāk par lifta runām jūs varat uzzināt, izlasot Svetbanka rakstu, vienkārši noskanējiet ekrānā redzamo QR kodu. Padomājiet arī par apģērbiem. Ģerbieties atbilstoši pasākumu formātam, nozarei, kurā darbojaties, vai dreskodam, ja tāds ir noteikts. Jā, mūsdienās mēs ejam arvien tālāk no formāliem tērpiem un dodam priekšroku komfortam, tomēr lietišķs, piekopts izskats atstāts pozitīvu iespaidu uz citiem. Ejot uz pasākumu, neaizmirstiet paņemt līdzi vizītkartes. Jā, tas ir ērts veids, kā apmainīties ar kontaktiem, bet apsveriet arī iespēju izveidot savu digitālo vizītkarti, kur var kopīgot informāciju dažādos veidos, piemēram, nolasīt ar QR kodu. Un piemēri ir Unicode, OneCard, Eva, About Me un tā tālāk. Ja jūs gribat vairāk uzzināt par digitālajām vizītkartēm, tad arī noskanējiet QR kodu, kas ir redzams ekrānā. Tad vēl sekojiet līdz savam laikam, lai ierastos laicīgi. Tas dos jums iespēju izpētīt, kurš ir ieradies, sasveicināties ar viņiem, kā arī parādīt organizatoriem, ka respektējat viņu pūles. Un visbeidzot ir svarīgi padomāt par konkurenci. Jā, tajā pašā pasākumā vai konferencē, kurā vēlaties nodibināt sakarus, veidot attiecības, citi uzņēmumi var darīt to pašu. Tāpēc sagatavošana ir liela nozīme. Un tagad parunāsim par tīklošanas klātienē, ja bezsaistē, par to plusiem, mīnusiem un ko darīt un nedarīt, veidojot tīklus klātienē. Tīklu veidošanai klātienē ir 3 galvenās priekšrocības. Un viena no tām ir iespēja izveidot personisku saikni. Tiekoties ar kādu cilvēku klātienē, jūs varat nolasīt viņa ķermeņa valodu, balstoni un sejas izteiksmi, jā, kas ļauj viņu labāk saprast un var palīdzēt veidot uzticību daudz efektīvāk nekā iedarbojoties klātienē. Tāpat klātienes saskarsmē komunikācija parasti ir tiešāka un skaidrāka. Ja? Tas var veicināt labāku saziņu, salīdzinot ar e-pastu vai ziņu apmaiņu.
Un klātienē jūs varat iesaistīties reālaika diskusijās, uzdot jautājumus un saņemt tūlītējās atbildes, tādējādi labāk izprotot viens otra vajadzības. Un kas ir zīmīgi, klātienes pasākumi, konferences, semināri vai darbnīcas pulcē cilvēkus ar kopīgām interesēm, profesijām, no līdzīgām nozarēm, un šādi pasākumi rāda labvēlīgu vidi nejaušām tikšanās iespējām, kurās jūs varat satikt tādus cilvēkus, kurus iespējams citādāk arī nesastaptu. Jā, un šis nejaušās tikšanās var radīt negaidītas iespējas un partnerības. Savukārt, runājot par trūkumiem, tīklošanas pasākumiem dzīvē var būt ierobežota sasniedzamība un pieejamība, ja? Kā arī tie var būt laika un resursu ietilpīgi. Teiksim, ja pasākums notiek ārpus jūsu rajona, pilsētas vai pat valsts, tad nevienmēr ir iespēja un laiks aizbraukt uz tālākām vietām. Un to apmeklēšanu var aizņemt pusi no jūsu dienas vai pat visu dienu, ieskaitot nokļūšanu un dalību. Ja? Tāpat apmeklējot klātienes pasākumus var rasties dažādi izdevumi – transports, dalības maksa, ēdināšana, izmitināšana. Līdz ar to, atkarībā no jūsu pieejamiem finanšu līdzekļiem un laika, dalība vairākos klātienes pasākumos īsā laika perioda var būt apgrūtinošana. Bet, protams, ka var sākt ar mazām lietām, piedalīties pamazām, un ne visi pasākumi ir arī par maksu. Un vēl klātienes tīklu veidošanā tālākās darbību turpinājums, tā saucamais follow-up, nav tik vienkārši kā virtuālajā vidē, kā arī taustāmie rezultāti miedarbība ar citiem nav tik vienkārši izmērāmi. Un pēc klātienes pasākuma apmeklēšanas jāiegulda papildus centieni, lai turpinātu iesāktās iepazīšanās. Un ko tad būtu ieteicams darīt klātienes pasākumos? Jā, un noteikti pievērsiet uzmanību attiecību veidošanai, iesaistoties vai rosinot mazās sarunas, jā, smoke talks, ārpus tēmas. Liela priekšrocība var būt augstāk stāvošo profesionāļu identificēšanu un uzrunāšanu, jūtaties par sevi pārliecinātas un aizmirsiet par jebkādām hierarhijām. Ja? Visi mēs esam cilvēki. Ievērojiet arī ģērbšanas stilu, formāli un neformāli, ja, par ko mēs arī minējam iepriekš. Jāatzīmē, ka daudzos pasākumos tiek paredzētas neformālās daļas. Kafijas pauzes, glāzes vīna pēc pasākuma. Noteikti apmeklējiet tos, jo neformālajā daļā notiek īstā biznesa kontaktu veidošana. Un noteikti esat proaktīvas. Ja? Negaidiet, kamēr partnerības pie jums atnāks, uzrunājiet potenciālos partnerus, izpētiet iespējas, atnākt uz pasākumu, lai mierīgi pasēdētu, ir jūsu laika zaudēšana un neefektīva izmantošana. Atcerieties, ka sadarbības tīklu veidošana ir attiecību veidošana, nevis tikai dalīšanās ar kontaktinformāciju. Noteikti aktīvi klausieties un izrādiet interesi par otrā runāto. Un ko tad nevajadzētu darīt? Gadījumā, ja jums patīk veidot kontaktus, tīkloties, jūs jūtaties lieliski, tādos pasākumos vienmēr paturiet prātā, ka nevajadzētu monopolizēt sarunas un pārspēlēt ar sevi stādīšanu priekšā. Ja? Sarunai nevajadzētu būt vienvirziena. Un tagad apskatīsim plusus, mīnusus, veidojot tīklus virtuālajā vidē un ko vajadzētu un nevajadzētu darīt. Kādas ir priekšrocības tīklu veidošanai tiešsaistē? Un pateicoties internetam, tas nodrošina globālo sasniedzamību un pārklājumu. Pateicoties sociālās tīklošanas platformām, ar vienu klikšķi jūs varat sazināties ar ekspertiem, uzņēmumiem, kopienām, praktiski no jebkuras pasaules malas, ja, pavērot dažādas iespējas un sadarbības.
Tīklu veidošana tiešsaistē nodrošina arī elastību, lai veidotu sadarbību sev ērtajā laikā un ietaupot laiku ceļam. Jūs varat sazināties ar citiem, atrodoties mājās, birojā, pa ceļam uz darbu, un līdz ar to ir vieglāk sabalansēt aktivitātes. Un, kas ir būtiski, digitālie mēdīji, atšķirībā no klātienes tīklošanas, piedāvā iespēju sekot līdzi un analizēt tīklu veidošanas aktivitātes un iesaistīšanas rādītājus. Un šī informācija var palīdzēt saprast, kuri kontakti un kādas miedarbības sniedz labākus rezultātus, ļaujot jums koncentrēties uz auglīgu attiecību veidošanu. Un sociālās tīklošanas platformās var atrast specializētās grupas, kuru centrā ir konkrēts nozares, intereses, profesijas, cilvēki ar līdzīgiem mērķiem, pieredzi, un tas ļauj jums iesaistīties mērķtiecīgā tīklošanā, piemēram, grupas Facebook, LinkedIn, ResearchGate un citur. Un kādi tad ir trūkumi? Ja? Un tad tīklošanai tiešsaistē ir ierobežota personīga saikne, kas ir svarīga, ja ir jāatstāj labs iespējas un labs pirmais iespējas. Un turklāt salīdzinājuma ar miedarbību dzīvē rakstiskajā saziņā jūsu tonis, nodoms var tikt interpretēti savādāk, nepareizi un varbūt grūtāk izveidot uzticēšanos. Tad jāsaka, ka digitālā pasaulē interneta vide ir piesātināta ar informāciju, tāpēc tajā ir viegli apmaldīties, un šobrīd sociālajā mēdī ir pārslogoti ar nepārtrauktu informācijas atjauninājumu, ziņojumu, ziņu plūsmu un publicēšanu. Un līdz ar to varētu būt grūti izfiltrēt šo milzīgu satura daudzumu un koncentrēties uz to, ko jums vajag, uz jēgpilnu darbību. Pēc tam, jo vairāk cilvēku ir jūsu draugu lokā, jo lielākā informācijas plūsma. Un jāatcerās arī, ka ne visa tiešsaistē pieejama informācija ir precīza vai uzticama. Un, protams, tā ir autentiskuma trūkums, ja, un pastāv iespēja faktu sagrozīšanas iespēja. Sociālās tīklošanas vietnes ļauj cilvēkiem pašiem veidot savus profilus un identitāti, un tāpēc dažkārt cilvēki var pārspīlēt par saviem sasniegumiem un sagrozīt faktus tā, lai parādītu sevi daudz pievilcīgāk un daudz veiksmīgāk, kas savukārt var apgrūtināt precīzi novērtēt to cilvēku uzticamību, ja, un autentiskumu. Padalīsimies arī ar dažiem praktiskiem padomiem, veidojot tīklus tiešsaistē. Un sāciet ar to, lai veltītu laiku savas klātbūtnes optimizēšanai tiešsaistē, aktualizējiet informāciju gan savos mēdījos, gan savā mājaslapā, un pievērsiet tam, lai informācija ir arī pārskatama un viegli atrodama. Ja piedalāties kādā webinārā vai seminārā, izmantojiet reālaika terzēšanu čatu, lai tajā gan uzdot jautājumus, gan atstātu informāciju par savu piedāvājumu vai to, ko meklēt, un e-pasta adresi vai linku uz LinkedIn profilu. Gadījumā, ja pati organizējat tikšanās tiešsaistē, izvēlaties atbilstošos digitālos rīku atkarībā no tā, cik tehnoloģiski pārzinoša ir jūsu auditorija vai persona, ar kuru vēlaties komunicēt. Tāpat ir būtiski, ka šeit ir sagatavošanas saziņa, tāpēc vienmēr centieties laicīgi nodrošināt informāciju par darba kārtību, ja tas ir garāks pasākums, un pievērsiet uzmanību arī tehniskajām lietām, ja kamerai, attēla kvalitātei, skaņai, mierīgām vēlagums profesionāliem fonam. Kopumā virtuālajā saziņā nevajadzētu lieki spamot un dalīties ar nebūtisku saturu, saziņas pēc un aktivitātes pēc. Esat uzmanīgas rīkojoties ar personīgu informāciju un izvairāties no vispārīgām masu ziņām izsūtīšanas vai automātisku atbilžu izsūtīšanas, ja, lai šādā veidā jūs vienkārši novērsīsiet no sevis uzmanību. Lai gūtu maksimālo labumu, ir jāizmanto gan klātienes, gan virtuālo tikšanās iespējas. Taču atcerieties, ka kontaktu veidošana ir svarīgāka kvalitāte, nevis kvantitāte. Un tas ļaus jums arī viegli pāriet no personīgas saziņas uz virtuālo, ja, pārvest diskusiju
no klātienes tikšanās uz virtuālo vidi čatu un otrādi. Un kā jau minējām iepriekš, izmantojot QR kodu savas vizītkartes vai izveidojot digitālo vizītkarti, kā arī izmantojiet vizītkaršu skanētāju, lai apkopotu informāciju par citiem. Un ņemot vērā to, ka mūsu laiks un resursi ir ierobežoti, plānojot dalību pasākumus tīklu veidošanai laicīgi, atbilstoši saviem skaidriem mērķiem un uzdevumiem, un pievērsiet uzmanību, kurš formāts un pasākuma veids jums ir efektīvāks. Un tagad pāriesim pie jūsu īsās praktiskās darbības. Šī nodarbības uzdevumā domāsim par tīklu veidošanas un sadarbības veidošanas nākotni. Un ekrānā redzamajos ekranšāviņos ir parādīti 2 Eiropas jaunu uzņēmumu produkti, kas piedāvā paplašinātās un virtuālās realitātes konferenču tīklu veidošanas rīku HiHive. Un tagad padomājiet, vai esat kādreiz izmēģinājusi šāda veida pakalpojumu, kaut ko līdzīgu, un kā jūs domājat, vai imersīvās tehnoloģijas pozitīvi ietekmēs to, kā mēs veidosim tīklus, sadarbosimies un veidosim kopienas? Un arī vai jūs pat izmantot šādu pieeju. Noslēdzot šo nodarbību, apkoposim būtiskāko. Zinot savus konkrētus mērķus, izvēloties atbilstošus pasākumus, labi sagatavojoties un piedaloties, vēlams proaktīvi, jūsu tīklošanas centieni būs jēgpilnāki un efektīvāki. Nebaidieties no neskaidrības, vai būs rezultāti. Vienkārši plānojot un meklējot savus pieejas un skatieties uz tīklošanos kā uz ilgtermiņa ieguldījumu. Un jūsu laiks ir dārgs, tāpēc atrodiet pareizo līdzsvaru starp tiešsaistes un bezsaistes formātiem. Izvēloties pasākumu, konferenci, tīklošanas specifisko tīkšanos, apsveriet plusus un mīnusus par to, vai vērts ir veltīt tam laiku. Un tīklošanās kontekstā ir svarīgi izvērtēt, ar ko ir vērts sadarboties un ar ko nē. Un tāds arī vērtīgs personīgs padoms, ņemot vērā to, ka arī sociālais uzņēmums darbojas tirgus konkurences apstākļos, padomājiet, ko un cik daudz jūs teiksiet citi. Un nobeigumā aicinu arī apskatīties, izlasīt koučas, personīgās treneres Elīnas Valdmanes, tagad viņa laikam ir mainījusi uzvārdu Elīna Tilbe, apskatīt viņas izveidoto rakstu par 10 tīklošanas kļūdām klātienē, noskanējot ekrānā redzamo QR kodu. Paldies!